Sveicināti klausītāji! Pārbaudas laiks ir atgriezies pēc neliela pārtraukuma. Šodien esmu šeit es, Raivis Zeltīts, un ar mani ir Edvards Krusts un Latvijas nacionālās politikas veterāns. Ļoti priecājamies. Aleksandrs Kirsteins. Sveicināti! Un Labdien. šodien būs tāda paudžu saruna. Te ir divi jaunās paudzes nacionālisti, kas 90. gadus atcerās labi no bērnības. Es vēl atceros, nezinu par Edvardu. Es vairāk tikai no vēstures grāmatām, jo esmu dzimis 2000. gadā. Nu jā, tad varētu būt, ka neatceries. Jebkurā gadījumā mums trešās atmodas notikumi abiem ir vēsture. No otras puses, pie mums ir Aleksandrs Kirsteins, kurš trešās atmodas laikā bija viens no aktīviem politiķiem un ir aktīvs politiķis joprojām. Un šī perspektīva mums noteikti šodien noderēs, ne tikai šai sarunai, bet kopumā. Tātad šīs sarunas mērķis ir mūsu jauno nacionālistu jautājumi, jau ar jūsu pieredzi, un mēģināt saprast, ko no tā laika mēs varam secināt. Kā zinām, no vēstures mācās neko pārsvarā, bet tomēr vismaz mums ir jāmēģina mācīties. Pirmais jautājums. Atskatoties uz to laiku, uz to, kā trešā atmoda noslēdzās, vai jūs, prāt, Aleksandra, LNNK un Pilsoņu kongress tolaik izdarīja visu, ko bija iespējams izdarīt tajos apstākļos? No vienas puses tika novērst ļoti negatīvu scenāriju, vienot Latviju, vienotā Krievijā un tam līdzīgi. Atceramies, kā Tautas fronte sākās ar frāzēm par Ļeņina principu iedzīvināšanu un tam līdzīgi. Bet tomēr beigās uzvarēja Godmaņa virziens, Gorbunova virziens. Un, kas, starp citu, ir tāds interesants jautājums, par ko šobrīd neviens beig nerunā. Kā čekas maiņas tika atvērta. Visi ieraudzīja, ka tur ir mūsu pirmais premjerministrs, bet secinājumi nekādi. Bet jā, jautājums, vai nacionālisti tolaik izdarīja visu iespējamo? Ja nē, tad ko vajadzētu darīt citādi? Jā, ja ir taisnība vienam citam teicienam, ka vēsture ir trauks, kurā mēs ielējam savus uzskatus par nākotni, jā, tie trauki, protams, mainās ar laiku, jā, bet pamatā tad jāsaka, ka es domāju, ka LNK pat izdarīja vairāk, jā, nekā varēja, kāpēc. Ja mēs atceramies, ka Tautas frontē tur bija 100,000 un vairāk, jā, tad LNK ziedu laikos īsu brīdi bija kaut kur starp 10-12,000. Tas ir kā skaita tur, jā, jo tur ne visur bija kārtībā nodaļās tie papīri. Tas bija 10 reizes mazāk pirmkārt, un tas nebija tāpēc, ka cilvēki negribētu, bet cilvēki vienkārši baidījās. Vai arī viņi jau bija tādi mīksti, un sākam tādu ar LNK kongresu, tas ir 1989. gads, un tur nolasīja referātu Edvards Berklaus. Un no tā mēs varam pateikt divas lietas, jā, galvenās. Nav viss tas referāts jāraksta. Viņš uzreiz pateica, ka visiem PSRS kolonistiem ir jābrauc prom. Jo pārējais tur bija migrācija, tur bija valodas stāvoklis un vispārējais, bet tas bija pakārtots. Jā. Un tad ir jocīgi, ka pēc tam radās vesela rinda citu, kuri sāka kaut ko runāt, jā, arī tā skaitā Pilsoņu kongress, bet nav jau nekā, ko kāds vēl varēja pēc tam pateikt. Jā. Un viņa runa nopublicēta grāmatā Tauta, zeme, valsts, kur ir faktiski viss tās 89. gada, 90. gada runas pirms 4. maijā. Un nākošais jautājums bija, ko tad mēs darām ar to galveno jautājumu? Vai latvieši Rīgā, teiksim, tad bija varbūt kā 30%. Pierakstītie cilvēki jau bija 2,7, bet rēķinām, ja tur negāja armija iekšā un vesela rinda vēl kaut kāda 2%. Es domāju, ka tur varēja būt arī ap 3 miljoni jau tajā laikā to iedzīvotāju. Tad varam parēķināt, jā. Ja latvieši bija, teiksim, kaut kur starp 1,3, 1,4 miljoniem, bet cik tā mēs tur bijām procentuāli. Un tad bija galvenais jautājums, kur atkal ir ļoti, ļoti interesanti, ka tā saucamie nacionālisti pēdiņās tagad stāsta, jā, kā viņi ir cīnījušies un cik tagad Krievi ir slikti, kas tur Ukrainā kāro un uzmodušies. Un, piemēram, bet atcerēsimies, ka bija tāda lieta kā nulles variants, ar ko es domāju, Latvija vispār tiktu piebeigta. Jā. Jo tad vēl nebija izvests karaspēks, mēs varam rēķināt neoficiāli miljonus PSRS pilsoņu, kuru valoda dzimtā bija Krievija. Bet viņus par krieviem nevar saukt, jo Ukraiņi saka, ka tās tautības vispār nav. Jā. Tā ir izdomāta tautība, jeb tauta, ko pirms 300 gadiem Pēters I izdomāja.
Jo pirms tam bija, kā saka, visādi, ižori mums te dzīvoja, ko mēs pa krieviņiem saucām, vai ne, un mokšas, un somu, tatāru, dažādas tautības. Tad pateica tālāk, ka tie ir krievi, jā. Nulles variants ir pilsonība visiem, ne uz nekādiem nosacījumiem, nekāda vēsturiskā kontinuitāte ar 18. novembru Latviju. Un tad parādījās tā lieta, ka mums, faktiski es domāju, ka to arī tāda, Rīga būtu beigusi pastāvēt. Kāpēc? Tāpēc, ka tas būtu pašvaldības vēlēšanas, vai ne? Ja visiem būtu šī nulles pilsonība. Un galvenie aizstāvētāji bija Ivāns, protams, jā. Ja mēs atceramies, un tā bija, teiksim, LTF frakcijas vadība, Dinēvis. Nerunāsim jau pa Gorbuno un visiem pārējiem, jā. Un varam palasīt arī tagadējā prezidenta Levita teikto 92. gadā, ka es uzskatu, ka visi, kas Latvijā ir pierakstīti, ir Latvijas pilsoņi, un tāpēc es atbalstu tā saucamo nulles variantu. Jā, un paskatāmies, cik tagad mums ir daudz nacionāli domājuši cilvēki, kur saka, ka viens ir kaut ko izglābuši. Jā. Bet, ja nopietni, protams, tā būtu traģēdija Latvijas izglītības sistēmā, galvenokārt pilsētām. Mēs dabūtu balsojošos, teiksim, par Rīgā pa 300,000 vairāk, Liepājā vēl pa kaut kādu, jo tad arī Liepājā bija pār pa 100,000, tad tur būtu vairāk pa pusi un tā tālāk. Ja tas ir viens. Otrs, ko Tautas fronts frakcija jau gribēja šo te pieņemt augstākās padomes laikā, tad pateicoties LNK deputātiem, teiksim, Cilīnskim vēl, tad bija Bērklaus vēl bija augstākajā padomē, tad bija Krūmiņš, Raimons, jā. Demonstratīvi no tās sēdes mēs izgājām ārā, tad pievienojās daži no citām frakcijām, neļāva tajā Tautas fronts frakcijas sēdē šo te lēmumu pieņemt, jo Ivāns nāca priekšlikumā, ne, par nulles variantu. Un tad tā grupa salasījās atsevišķi, un tā rādās frakcijas atversme. Tas atkal ir cits tās, tas ir otrs, jā. Un pēdējais, ko daudzi nesaprot, un es te paņēmu līdzi 4. māja deklarāciju, ja, ko arī daudz saka, tas tur tāds, vai ne, tur mākslīgs, tur Latvijas kaut kādas tur dokuments. Un tur tika ierakstīts, pēc ko bija milzīga opozīcija. 9. punkts. Latvijas Republikas attiecības ar PSRS veidot saskaņā ar joprojām spēkā esošo 1920. gada 11. augusta miera līgumu starp Latviju un Krieviju, kuros mūžīgiem laikiem ir atzīta Latvijas valsts neatkarība. Kāpēc šis punkts tika ielikts? Ja to neviens saimnes deputāts šodien nezina, ka es pajautāju. Tāpēc, ka 4. pantā ir formulēta, kas ir Latvijas pilsonība. Un formulējums bija tāds. Krievijas-Latvijas miera līgumā atzīt par Latvijas pilsoņiem visus, kas dzīvoja tagadējās teritorijas, Latvijas teritorijā līdz Pirmajam pasaules karam, jā, tātad līdz 14. gada augustam. Un tālāk ir ļoti interesants teikums, ko arī neviens nezina. Dodot 1 gadu, jā, no 20. gada augusta līdz 21. gada augustam visiem Krievijas teritorijā dzīvojošiem tiesības pieteikties uz Latvijas pilsonību, neatkarīgi no viņa rases, no viņa tautības, reliģiskās pārliecības, un visiem, kas dzīvo Latvijā, pieteikties uz Krievijas pilsonību. Un tad ir interesanti, ka tur pieteicās latvieši, bet kas ir otrajā vietā, ir žīdi. Ticīgai, jo tad jau ebreji nebija Krievijā, jau tautība neskaitīs, skatījās pēc ticības. Jā. Vēl kas ir interesanti, jā, ka pieteicās, trešā grupa bija krievi, kas nekad Latvijā nebija dzīvojuši, bet kas jau saprata, ko 20. gadā jau Čeki jau sāk šaut, 18. gadā un koncentrācijas nometnes. Tad atmuka vēl aristokrātijas pārstāvji, kuriem tāpat tur būtu beigas, vai ne? Mēs jau zinām tos stāstus. Tur noslēp Brilēns norīja, vai Zirgam tur kaut ko iebaroja, mēģina visādos veidos, piemēram, tam pašam Pālam Stradiņam, taču sieva muižniece un vēl vesela rinda, ja tāda Krievijas aristokrāti. Bet, kā tagad smalki saka, otrā vieta bija ebreji, kuri nekad nebija Latvijā dzīvojuši. Negribēja vienkārši zem komunistiem dzīvot, jā. Un daļa latviešu, teiksim. Un otrs, tur, ko nozīmē uz mūžīgiem laikiem, un mierlīgums, tur ir robežas jau nofiksēts. Un tāpēc ir ārkārtīgi dīvaini, ka Satversmes tiesa pieņēma lēmumu, ka referendums nav vajadzīgs, jo abrien jau neesot Latvijas teritorija bijusi. Tā esot vēlāk pievienot, kaut kādi murgi, jā, ko. Jā, Satversmes tiesa tur parādīja savu elastību attiecībā diezgan skaidrām normām. Tas ir tās lietas, jā, atbilde. Es domāju, ka bez Nacionālas apvienības, un vēl ko daudz aizmirsuši.
Tad, kad bija šaušana janvārī, tad uz Tallinu atbrauc Jelcins. Esiet to dzirdējuši. Un noslēdza līgumu, jo vēl jau nebija Padomju Savienība. Jā. Viņi jau tikai aizgāja, kā saka, gada beigās, tur decembrī likvidējās. Tad Jelcins atbrauc uz Igauniju, noslēdz līgumu ar Igauniem no latviešiem un no Rīgas aizskrēja tad uz Tallinu, Panteļējevs, Gorbunovs. Un no tām bailēm, ja, ka tur tā šaušana iet, un Jelcins nosodīja tā kā to visu. Un tur tāda vienošanās, kur viens punkts bija atzīt visus Latvijas dzīvojošos, ja viņi vēlas, par Latvijas pilsoņiem. Un tad tagad parādās, augstākai padomei jāratificē tas dokuments, jā. Un pa nakti viņi tur parakstīja, otrā dienā atbrauc milzīgā steigā, visu viņi atkal var šaut, un mēs tagad atkal skatāmies, un tas nelielais skaits LNK, kas bija tie Tautas frontes sarakstā ievēlēti. Mēs sakām, paga, kā visus, jā, vēl par nepilsonības likumu, kā tad visu automātiski atzīt par Latvijas pilsoņiem, kas te dzīvo. Un mēs sakām, nē. Un nobalsoja tikai, visaugstākā padoma nobalsoja par šo ratifikāciju, izņemot tikai atkal LNK deputāts. Tad tas ir trešais, manuprāt, tāds būtisks dokuments, jā. Berklaus, Kiršteins, Cilīnskis, un atkal tur vēl kaut kādi. Burtiski daži cilvēki, tur 4 vai 5, kas tur bija uz vietas. Un mūs izglāba kas? Jo viņš ir starptautisks dokuments, viņš ir augstāks par likumdošanu. Ka Krievi savu muļķību bija izdomājuši, ka viņi neratificēs, lai mums iezāģētu. Viņi domāja, ka mums tas tik ļoti vajadzīgs, jā? Tad mēs darīsim otrādi, neratificēsim. Reizēm mūsu ienaidnieki mūs izglāba. Un viņi netika pa pilsoņiem, jā. Lūk, tāda situācija šīs te faktiski 4 lietas ir tās, kuras pateicoties LNK kaut kādā veidā. Jā, mēs jau mūsdienās redzam visu, kas ir nepareizi un ignorējam to, cik sliktāk varēja būt. Jā. Varbūt pārējot pie laika pēc trešās atmodas LNK, kas notika ar šo partiju vēlāk, jo LNK tāda arhetipiskā latviešu nacionālistu partija, minējāt to lielo biedru skaitu, tomēr šo principiālo stāju un panākumus, tad te mēs redzam jau kaut kādu zīmīgu parādību, kas kopumā latviešu nacionālistu partijām raksturīgi ar to sākotnējo ideālismu un kategoriskumu laika gaitā kaut kā kļūt vājākiem, tomēr vājākiem, piekāpīgākiem, tad uzrodas kāds jauns spēks un tad apvienojās, un tad tāds process vairākas reizes ir noticis. Kas bija varbūt LNK kļūdas šajos 90. gados? Tur es domāju, ka nekādu milzīgu kļūdu, varbūt teiksim tā, tie procesi bija tādi, objektīvi, neatkarīgi no mūsu vēlmēm, jo kā mainās sabiedrība, ja? 1., 2. gads, tad 94. gads Krievu karaspēka izvešana, ja? Sākās jau visādi ārzemju firmu ieplūšana, privatizācija. Un loģiski, cilvēks jau nav perfekts. Un cik tad, pat arī katras partijas iekšpusē nav vairāk par 10%, varbūt 20%, kuri nodarbojas tīri ar ideoloģiskām lietām, jā, jo vienmēr jau no 50 līdz 80% cilvēki grib uzlabot savus dzīves apstākļus, jā. Kas pirmie sāk uzlabot dzīves apstākļus? Mūsu muitnieki nacionālajie, jā. Mēs izveidojam muitas, kurus, man liekas, gandrīz visas gribēja uzreiz. Mums pat bija joks, ja, ka jo bagātāks muitnieks, jo bagātāka tauta. Jo vairāk bagātu muitnieku, jo ceļās vidējs līmenis, ja, latviešu tautas ienākuma vidējs līmenis un IKP. Ja, un tad sākās tad visas tās kontrabandas, spirts, viss. Ja, tad tur jau bija jau latviskie muitnieki, vai ne? Sevišķi pēc tam, kad puča laikā izgāzās, visi tie omani no šejienes pazuda un jau latviešiem visiem bija izdalīts Latvijas pass. Tad bija visur muitas punkti, vai ne? Un tad bija milzīgi, ja tagad tikai uz Latgales mums tur katru mēnesi iekrīt pa 17, tad iekrītā uz Lietuvas un Igaunijas visās vietās šie muitnieki, jā. Bet galvenā problēma, protams, bija, sākās privatizācija, cēlās, un tad diezgan strauji katru gadu pieauga, ja mēs paskatāmies līdz 2008. gadam, faktiski līdz iestāšanās Eiropas Savienībā, jā, un pat vēl līdz krīzē, lai gan pēc iestājas uzreiz Eirozona, Eiropas Savienībā samazinājās, teiksim, Latvijas tas IKP, bet tad mums jau bija vienu brīdi pa 12% gadā. Tad iedomājies, tur tev kaut kādos, 3-4 gados pa
par 40% ienākumu pieaug, un tur ir tas joks, jo viņi ir vairāk, tie ienākumi lielāki, jo vajadzības jau palielinās vēl vairāk. Nu, tas ir tā, vai ne, tu nopērc dārgāku mašīnu, bet tev ir lielāki riteņi, riebas dārgāks, vai ne, un vajag jau 98 varbūt benzīnu, un tev jau pietrūkst vēl vairāk, vai ne, nu, tas ir pilnīgi loģiski, jā. Jo lielāk laiva 10% jau tik un tā jāmaksā uzturēšana gadā, vai ne? Un ja tā laiva ir tik liela, ka tie 10% tu pat pa gadu nevar nopelnīt, nu tad tu ej vai nu pa muitnieku vai vēl kaut kur strādāt. Bet kas bija? Tad sākās tā privatizācija, kura jau ienesa, teiksim, vairākus miljonus, tur vairs nebija pa kaut kādiem tūkstošiem, vai ne? Un galvenais bija tajā laikā Ventspils, tātad šis te naftas vārds, 2 vārdi. Naftas produktu, kur bija dīzeļdegvielas un tāds, un naftas no Krievijas, un tie vadi bija tukši. Un tad Krievijā jau vairs nebija valsts tāda pārvalda, tur viss bija privatizēts, un lai šos te naftas uzdarbinātu kaut kādā veidā, tur bija vajadzīgi cilvēki, kas to dara ar tām metodēm, kādas ir Krievijā, un tās metodas jau nebija tādas, nu, tā kā Eiropas Savienībā, jā, un tad, tā kā mēs gribējām Eiropas Savienībā, bet tad parādījās cilvēki, kas saprata, ka kamēr Eiropas Savienībā paliks bagās, tur paies 20 gadi, bet tirdzniecībā Krievija tu to var 2 mēnešos izdarīt. Jā. Tur jau arī sāka, tad vēl nebija tie oligārhi, bet bija, atcerēsimies pie Jelcina, bija tā saucamā, kā krieviski saka, semibojāršana, bija tie 7 saucamie oligārhi, jā, kas tur bija, kuri sāka privatizēt televīziju, tad bankas, jā, piemēram, klasiskie Berezovskis, kuri pēc tam pārgāja uz izejvielām, vai ne? Un tad Ventspilī cilvēki saprata, ka jāprivatizē tie naftas vadi, izveidot tur kaut kādu kompāniju, un tā sarunas bija tikai, tu varēja to izdarīt caur privātu, caur pazīšanos, teiksim, jā, tur Gulbis no Latvijas software house firma, vai, teiksim, tur Lembergs vai tādi. Un par cik Ventspilniekiem bija sakari jau padomju laikos, jo tur bija ļoti attīstīts. Tā loģistika bija ostas izbūvēts, jā, tad sarunas notika tā, ka vajadzēja ļoti labu noturību pret alkoholiskiem dzērieniem, jo Krievijai kura saruna bija, jā. Ja mums te viena tauriņa pirs, tad viņiem tās pirs bija drusku savādāks, bet, koferis ar visādiem balzāmiem, un tad tu 3 dienas tur braļojoties, ja tu varēji vienoties. Un tad, protams, bija jāsadala tie ienākumi, jā, kaut kādā veidā. Un sākās strīds starp Elenenkā, kas bija principiāli, ka tas ir valstī jādara, un starp, teiksim, tiem lobistiem, kas bija Tēvzemē un Brīvībā, jā, kuri uzskatīja, ka ļoti ātri vajag visu atdot Ventspili. Un Elenenkā toreiz ir priekšsēdētājs Berestīts Lambergs, kurš neatbalstīja šo privatizāciju. Un tad Ventspilī tika pieņems lēmums likvidēt Elenenkā, tā kā tie stāsti, ka viņi tur kaut kādā veidā apvienojās. Jā. Tad kā notiek likvidācija? Likvidācija notiek ļoti vienkārši, ka atsevišķiem cilvēkiem, kur iebilst pret, teiksim, apvienošanos, jā. Un tad tagad es jau runāju par 6. Saeimu, jo pirmā Saeimas vēlēšanas pēc neatkarības, Elenenkā bija 17 vietas Saeimā, ieskatot Zīgeris, kur netika ņemta, jā. Un Tēvzemē Brīvībai tur bija kaut kādas 8 laikam vai 7, tur jāpaskatās, jā. Un tad nākošais 6. Saeimā, tad Tēvzemiešiem jau bija vairāk, un Elenenkā bija, viņi kopā ar zaļajiem ņēmās, viņiem jau bija tikai kaut kādas tur 7 vietas, jā. Un lai dabūtu to vairākumu, un 6. Saeimā, tad tur jau bija tā šķēles valdība, kas bija salasīta no dažādiem, jā. Tad radās tas, par ko runā, ka tur cilvēki sāk braukt ar kaut kādiem koferīšiem, Elenenkā nevarēja braukt, jo tās nostājās pret to privatizāciju. Un tad tika gāsta tā šķēles valdība, iecelts ministrs Krasts 97. Gada augustā, un viens no viņa pirmajiem valdības lēmumiem bija paraksts par Ventspils naftas privatizāciju. Un tiem, kas bija tur valdē un domē, tur jau tā nevar pierādīt, bet pēkšņi tur viens māju uzbūve, vēl tur kaut kas sagās milzīga aģitācija, ka vajag apvienoties, lai gan teiksim, tie, kas neatbalstīja to privatizāciju, viņi neapvienojās, jā. Tur parādījās jau kaut kādas tur tādas, it kā nacionālistiem, jā,
firmas atcerēsimies, vai ne, un visādi mazie hesi un tā tālāk, jā. Tas pārsvarā bija Tēvzemē brīvībai, tas vēl nekā nebija. Jā. Un tāpēc vajadzēja viņus tā kā formāli skaitījās kā apvienot, bet faktiski tā bija pa lielu naudu likvidēta nacionāla organizācija. Nebija gluži grassroots process, vai ne, ar entuziastiem no apakšas, tas bija koordinēts no augšas. Varbūt nedaudz pakomentējot Raivis sākotnējā jautājumu par to, kādas ir lielākās nacionālās organizāciju kļūdas. Manuprāt, tas, ko es kā jaunietnis 22 gadu vecumā saskatu, manuprāt, ir nepareiza nacionālo spēku darbības principu izpratne, jo, kā nesen Nacionālās apvienības vadītājs Raivis Dzinters vienā no iepriekšējiem kongresiem izteicās, nacionālisms ir tautas imūnsistēma, bet, pārfrāzējot to tautai saprotamā valodā, mēs pildām bremzes funkciju, un tas, ko es sagaidu kā jauns cilvēks. To jau pārlīdz mūsdienām. Jā, bet, tomēr kaut kāds analoģijas es tāpat var saskatīt. Tāpat var saskatīt. Jābūt kaut kādai proaktīvai darbībai, jo, kā es redzu, nacionāls ik pa laikam dibinās kāda nacionālista organizācija, kustība, biedrība, tas nav tik ļoti svarīgi, kāda forma. Bet uzstāda kādu lielu mērķi, un tagad to īsteno, un mēs vairāk nevaram pamatot savu to esamību, kā risināt šādu problēmu. Jā, ļoti precīzi, jā, bet ja mēs ejam, teiksim, pēc kārtas par šo mēs runājam, Varbūt, es vēl atļaušos pārformulēt, atkal atgriežoties pie tiem 90. Jā, tie 90. 5., 6., 7. gads, tad bija vēl cita situācija. Ko tad tādai LNNK būtu bijis darīt, lai kaut kāda oligarhi un Krievijas intereses nevarētu uzpirkt, pārņemt? Vai tā vienkārši cilvēka daba, ka visi ir uzpērkami kaut kādā brīdī? Tas ļoti precīzs jautājums, un nevajag... Jauniešiem, protams, ka tur jābūt tā sakot dedzīga sirdi un tā tālāk, bet nedrīkst ļauties ilūziju domāšanai. Latvijas pēc savas dabas nav nekāds revolucionārs, jā. Viņš, atcerēsimies kaut to 19. gadu, tur parādās 18. gadu, vai ne, it kā pompa tur pasludina 19. gada, 18. gada beigās pie horizonta parādās Stučka, vai ne, un 19. gadā. Un kas notiek, Tautas padomes izstājas visi sociāldemokrāti un kreisi, jo katram gadījumam, jā, jo mēs tak neiesim karot pret saviem tautas brāļiem, vai ne? Paskatīsimies. Un es nepaņēmu interesantu fotogrāfiju, kur Berklaus sēž pirms 5. Saeimas vēlēšanām, tika nodibināts klubs 21, ko dibina augstākās padomes deputāti, kuri bija pārstāvi liberāla virziena, kas izveidoja Latvijas ceļu, bet vispirms bija klubs 21, kurā bija kas pārsvarā. Redzamā daļa bija latvieši pēc profesijas. Un aiz viņiem bija Rīgas Komercbanka, tur Kuļīgs, jau bija abi pārekšģeki, jā, visa šī kompānija, kur bija jāsāk dalīt naudu. Tajā laikā nebija, teiksim, tādas Eiropas Savienības granti, bet bija diezgan daudz no dažādas tādas palīdzības naudas, tur, piemēram, G24 kredīti, kā tādā jaunai postpadomu valstī, kur varbūt nebija miljardi, bet bija tur 20 miljoni, caur ministriem gāja, tur tai lauksaimniecības attīstībai. Un tad jau bija tās privātās bankas, kuras jau bija pie tās dibināšanas. Un objektīvi mēs tur varētu pārauties, jo pret Tautas fronts, teiksim, 100,000 vai 200,000, tur 108,000 biedriem. Un tajā brīdī jau tur varbūt bija pusi tādi, LNK tur kaut kādi daži tūkstoši, varbūt 5,000, varbūt 3, jā. Tā proporcija jau arī palika. Un jautājumu izšķīra, to mēs runājam te iepriekšējā jautājums no Proviņas, to izšķīra Pasaules Brīvā Latviešu apvienība uz 5. vēlēšanām. Viņiem bija jāizvēlas, vai viņi iet nacionālu ceļu, un kāpēc viņi? Tāpēc, ka cilvēki vairs, viņi tā kā baidījās, ka bez komunistiem nekas nenotiks, viņi jau nemāk pārējie tur tādi radikāļi, jā. Un ka PBLA, tie tur kapitālisti un bagāti, vai ne visi miljonāri, viņi mums tur tagad, tā kā Austrumvācijā, jā, tas beigās ilūzijas, jo neviens bagāts te neatbrauca, vai atbrauca jau 20 gadu vēlāk, ka viss bija gatavs, atbrauc tādi, kas paši nekas nebija sevišķi, godīgi teikt, jā. Un visi domāja, mums atbrauc Mērovics, teiksim, saprot, tas pats gandrīz, ja negluži, reinkarnācija, tā kā teiksim,
Dalai Lamam, jā, kad tur viņš nomirst, tur reinkarnējas kaut kādā. Tāpat kā Ulmans reinkarnējās 90. Jā, tas bija nākošais. Bet vispirms Rumpīša bija Merovics persona. Pirmā bija reinkarnējis Merovicam. Un visi domāja, ka viņi ies ar elementu, kā reāli varētu dabūt 51%, ja tas būtu iedrošinājis, un tad mēs būtu dabūjuši tiešām reāli valsti, jā. Bet viņi bija tur Jūrmalā taisījuši Latvijas ceļu, tur pa nakti kaut kādu, tur zini, šito tikšanos vai ne, un visi, un viņi sakot piekritā atbalstīt Gorbunovu. Kāpēc? Ja viņiem tur kaut kādas bija fiktīvas aptaujas, ka tie tur, varbūt kā arī viņas nebija, bija bišķi pielabots. Ka viņi uzvarēs, un visi šie cilvēki pārsvarā bija, viņi nebija nekādi. Nu, tur, teiksim, tas pats Vītols jau atbrauc tikai tad, kad viņi tur Venezuela komunisti piežmiedz un pārdeva. Nu, tāda reāli miljonāri. Mums bija viens, kam bija Amerikā tāda milzīga čarter kompānija aviācijas, ja gan arī tur tāds kaut kāds 100 miljonu piederēt. Tie jau visi tur sēdien taisīja biznesu. Un atbrauc tādi, nu, kaut kādi tur skolotāji vēl vai tādi, kuriem tās aldziņas nebija lielas, un te bija gandrīz vai ne labāk tā dzīve priekš viņiem. Un tad tā bildi, ko es saku, otrā rītā mēs aizbraucam, tas Berklaus, nu, ko tad jūs mums netaisīsiet to sarakstu? Viņš saka, nē, nu, jums tur Zīgeris, mēs... Lai gan mēs jau bijām pateikuši, mēs jau nezinām, kas Zīgeris ir, ka viņš bija sevi atmaskojis, jā, kā muldoņa un tukšmuldētājs tur un tādu pusjukuši tur tādu zilo apvienībai sevis bija atvilcis, vai ne, ka kuru tur Kostandam, ko tur Grieķim samaksājas, nezinu, viņi tur ņēmās. Un Berklaus rāda tajā fotografijā, viņš pārskaitās, viņš tā baigā ātri, ja kāds viņu atcerās, jā, viņš tā aizsvils, viņš tā rāda, un viņiem birojas Belzebetes ielā, tas sākuma PBL birojas. Viņš tā rāda pirkstu Gunāru, tu nebūsi vairs prezidents. Un es tur sēžu, kur tad sarkans, zinu, vai ne? Un šito es nofotografēju tieši, man tā fotografija, es biju, es Twitterī to bildi arī. Loģiski tauta redz, Johaidī PBLā, visa nauda, tātad Latvijas ceļš, un tādi skaisti vīrieši, Daudiši, viņš bija Rajona pirmais sekretārs Rīgas tur, Gorbunovs, vai ne, Cekaidos, nu, kuru vēl labāk un drošāk, katram gadījumam, jā. Un tie tur stāsta, viņas tur tagad, un reiz tā Trīmas organizācija arī vēl bija tie vecie cilvēki, jā, un sevišķi Kanādā bija ļoti nacionāla apvienība, Amerikā ar, nu, un šie te vīri stāsta, jā, mēs jau tur arī dabūjām tavu saraksti, ka nē, uzvarēt var tikai ejot ar Gorbunovu, jā, un tad gan mēs parādīsim kādu Latviju nacionālu, mēs celsim, nu, apmēram tā, un tā tauta, nu, un rezultāts jau bija viņam 36 vietas, tagad pēc tam neviens nav atkārtojis, jā. Nu, tā otra kompānija, tad tur parādījās Ulmans, bet, nu, Ulmans jau bija tur vietēji, visu viņš zināja, viņš tur bija kaut kāds sadzīves pakalpojumi, tur kombināti, jā. Vadītājs, kur laboja radioaparātus vai ko tajā laikā, vai neko darīt, nu, tie sadzīves pakalpojumi saucās pie katra rajona, jā. Un sakarīgi parunāt nevarēja, un to sevišķi pa pilnu neņēmam. Nu, un tad tas process jau aizgāja. Tad viss bija mērķēts privatizāciju, viss tika, teiksim, visādiem Kuļikoviem, vai ne, Laventiem, tur Banka Baltija un tā tālāk, jā. Un tās lietas jau aizgāja. Jā, sakot, tur vēl nekā varēja pārauties, tur nevarēja vairs neko ar tām 17 vietām izdarīt. Nu jā, droši vien, ka tā atziņa no šī ir, ka ir jādomā varas kategorijās un pēc reāliem spēkiem, kas darbojās. Nu, tiem resursiem, kādi ir. Nē, arī mentalitāte latviešiem, jā, mēs ņemam vērā, ka Gruzīniem jau uz to laiku, man liekas, jau bija 2 pilsoņu kari, jā, nu, tā, teiksim, cik ātri tur tos jautājumus risina. Nu jā, mēs tādā ziņā. Tad mēs tādiem tipinājām, tad mēs aiztipinājām, jā. Un kāpēc es to visu stāstu? Es atcerēšos, ka bija pirmais kongress, mēs gribējām, mums sākumā milzīgs sajūs, mēs arī varam tur, jo neviens jau nerunā tādā publiskā, tas jau bija 89. gads. Mēs sakām, labi, tur sarunāju. Es biju sarunājis, piemēram, Melbergs bija Rīgas ģemplāna arhitekts, tāds pazīstams. Tur bija vēl kaut kāda literātāte. Un viss tā kā sākuma piekrīt, bet tad viņi pārdomā, tu zini, vai tur tā lieta vispār ir droša. Un 89. gads, jā, ja nu zaudē, un tad kas ar manu karjeru, jā, man tur, teiksim, turpat, kur Ziedonim dzīvoklis tajā mājā, tur no dzelteniem ķieģeļiem, nevis kaut kādā rajonā, tur pie Krieviem Veidenbauma ielā, jā. Un vēl tur, un sāk zvanīt, viņš saka, zini, varbūt, ka mēs to šoreiz vēl nevaram tur uzstāties, jo mums jau bija doma savākt
Vienīgi tur bija mans Kalniņš, kas bija drusku, jā. Droši tur atnāca un ļoti labi norunāja tur tajā. Kas pasīja lāga nesaprata vai nekur iekolījās. Bija zirnis, tur jau nebija, jā, bija kalpiņa rudīti vai nekas tagad domzīmēs. Bija ļoti daudz tādi, bet visi tie, kam jau bija pāri kaut kādiem, tajā laikā tad slāvēni, es saku, orgānu un tautas iecienītie rakstnieki, jā. Viņš orgānu mīlēja, laida visādos kongresos, viņiem bija tie dzīvokļi, Volgas jaunās, jā. Tad tie ilgi domāja, vai tu zini, vai tur tik kaut kā tur, zini, kura pusi, vai nekad 11. gadā, vai tu Stučku uzvarēs, vai tu zini, jā, vai Fondergolds, tur tā nestabila tā lieta, jā. Tur jau nav nekas slikts, maza tauta, kur tad tās var, es vienmēr saku tā, man saka, kur tad latvieši tādi bailīgi, jā, es saku, bet paga. Kur tā viss tās varoņu tautas, kur tie eģiptieši īstie, kas tur kaujas ratiem, un kur Maķedonijas, un Grieķijā aizēja uz muzeju, paskaties, gaišmataini, visi tie grieķi kādi izskatījās, ja tur arī bildes, tur galīgi tagad pēc arābiem viņi izskatās, jā, un dāmas bija tādas, tā kā vācietis vai zviedrietis, ja tagad tās dāmas tādas rasnes un mazas, jā, kur tā tauta palika, jā. Un kur visi tie faraoni varonīgie, un kur pat tādiem šumeriem vispār tur nav kur runāt. Viņi arī uztaisīja pilsonības nulles variantu. Un inki, jā, un visi šitie atsteki, kur viņi ir, jā, un paskat, un latvietis, kā tur 20,000 līvu, 13. gadsimtā bija un apmēram 8,000 latgaļi, un paskat, un jau miljons, vai ne? Nav tik traki, bet tā piesardzība laikam ir laba lieta tādām mazām, ja viņas negrib pazust, vai ne? Nevar būt tikai piesardzība, ar tikai piesardzību, tad būtu arī... Galindi, prūši, jā. Arī viss te nulles varianti. Protams, ja Palas Smoļins kauja, ka tur galvenie karotāji bija tur Peniķis vadība, Igauņi un latviešu brīvzemnieki, jā, tad nebija latviešu, teiksim, Latgāli, jā. Un ka tur viņiem, tad, protams, ka pret mongoļiem tatāriem bija kaut kas jāparāda. 90. gadu laiks šobrīd... ir tāds nostalģisks par daudziem, kas nav pieredzējuši, un es mēģināju saprast, kas tam ir pamatā. No vienas puses mēs visi esam noguruši no informāciju tehnoloģijām, tas ir laiks, kad mēs vēl nedzīvojām telefonos, kad cilvēki tikās, runājās, lasīja, tikās klātienē. Tas viens, otrs, lai arī bija nabadzība, tas tomēr tāds iespējamība laiks. Varēja būt tā, varēja būt citādāk. Tad man tā sajūta ir, cik es atceros, agrīnākās politiskās atmiņas jau ir 2000. gadi, Repše tur parādās un tā joprojām mēs dzīvojam ar to vienotību, ar jauno laiku, un ir iestājusies, neiespējamību laiks, ir stagnācijas laiks, un vai ir bijis kāds konkrēts brīdis jūsu pieredzē, kad bija tāds punkts, kad tās iespējamības beidzās, un mēs dzīvojam tā kā dzīvojam ar apmēram līdzīgām koalīcijām, līdzīgu vienotību, vienādi murminošiem premjeriem, kas neko baigi neizšķir, un tikpat reizēm murminošiem prezidentiem. Vai ir bijis tāds viens punkts, vai tas bija tāds process? Arī ļoti precīzi uzmanīt, tad transformējās Latvijas ceļā, jā, viss tā neatkarība, skaitliski, aritmētiski, teiksim, kuri paņēma tur tos muļus zemnieks un tā kā stādīja valdību, jā, viņi tā ļoti veikli, viņi teica, jums taču prezidents būs, vai ne, tie tur visi atplaukst, mums nauda, tur pilnīgi nevērtīgi, bet gods te jums, vai ne, un tie visi nopriecājās, jā, un tur stabili, no tā laika visi finanses ministri, vai ne, kas sadala budžetu, jo principā cilvēki jau nesaprot daudz ko, jā, un to nevar pārmest, valdība var būt no 2 cilvēkiem, premjers un finanses ministrs. Un visi, sākot ar ārlietu ministriju, kultūras ministriju, viņi var būt pilnīgi departamenti pie finanses ministrijas. Viņi neko nedara. Viņiem finanses ministrija sadala naudu, un, piemēram, Šveices federālā valdība 7 ministri, viņiem prezidenta nav, jā. Piemēram, pateikšu, Rainība, izglītības un kultūras ministri ar 34 cilvēkiem. Kāpēc 2 ministrijas? Ko viņi dara? Viņi sadala, teiksim, iedod 26 miljonus SIFam, puses sievai, vai ne, un tie sadala. Tur jau ministri nav vajadzīgi, viņi tikpat labi to varēja finanses ministri darīt, vai ne? Vai tur iedot, teiksim, filmēt jau kaut kādu naudu, jā. Absolūti nekādas izmaiņas no tā. Un
vai, piemēram, es pateikšu, nu tagad strīdi, tas tā kā joks par prezidentu, jā. Kā jūs domājat, cik prezidentam ir birojā pašreiz cilvēku, kas saņem naudu pilī? Pār 10? 11. Es minētu, ka 61. 60. Un tagad evolūcijas izstāstīšu, jā. Tātad pirmos nepilns 3 gadus prezidenta funkcijas faktiski izpildīja viens cilvēks, kas bija augstākās padomes priekšsēdētājs ar savu palīdzi. Tur no Gorbunoviem tur bija Petersona. Nu, viņa prāt franču valodu, ja, viņa gudra bija Petersona meita. Režisora, dramaturga mazmeita un nekāda problēma nebija. Atbrauc Zviedrijas karalis, atbrauc Dānijas karalis. Aizbrauc tur, pieņēma viņus tikpat labi, izskatījās vēl labāk par dažu, lai prezidentu Gorbunovs. Frizūra bija viss, kā vajag Grundāls pilī, jā. Pēc tam 5. pat viss bija aizmirsuši, ka vispār tas prezidents ir vajadzīgs. Pēc tam kaut kā tur, zinām, bija tā darba grupa, tā augstākā padomēs arī tā bija. Nu, tur gudroja tur kā naudas komisija, kā iztaisīt savu latu. Vienreiz saka, bet mums taču vajag komisija, kas izdomā, ka prezidents jāatjauno 5. Saeimā. Nevar taču vairs palikt tas augstākā. Jā, pareizi, jā. Nu labi, uztaisam tur kaut kādiem 6, 7 cilvēkiem. Birojs ar vajadzīgs izdomāja, jo mēs jau nezinām, ko vēl viņi darīs. Tad bija 7, tad bija kaut kādi 15 nākošie, un tagad skatos 61. Un ko tad viņi dara? Es šodien šo jautājumu uzdevu tur dažiem cilvēkiem, kas no kanclera. Mums ir dažādi padomnieki, vieni tiekās ar uzņēmēju organizācijām, otri tiekās ar jaunas organizācijām, trešie uzzina, tad ir ārlietu grupa, kas tur sagatavo kaut kādu, nezinu ko, jā. Bet, ja tu sāc tikties ar uzņēmēju grupām, viņas jau atkal sadalās, tur mežsaimnieki, teiksim, metāla apstrādātāji, jā, tad ir tirgotāji, jā. Un tagad tikko ir tirgotāji, tā ir strateģiskās preces, vai ne? Un tad jau jāzina prezidentam, kuras drīkst, kuras nedrīkst, piemēram, uz Ukrainu. Uzreiz tev jāpieņem 3-4 speciālisti, jā. Un tad vajag juristu, kas skatās, kas ir pareizi, jo tu tās dokumentus producē. Tu raksti, teiksim, vēsturisko zemi likumu, ja kas vēsturnieku viedokļu, man liekas, ir pilnīgs absurds, ja nav ne tādu vēsturisko vairs tur to cilvēku, kas tur bija tajā laikā, taču visi jau Livonija taču sakusa, vai ne, un mainīja vietas, un muka no muižām kaut kur, teiksim, uz Rīgu, kur viņi kļuva par brīviem cilvēkiem, jā. Un tad izdomā kaut kādu sēli, teiksim, tagad šodien pieņēma, ka viņam savs karogs būs. Es tā paskatījos, Zemgals, tā Hercegs, te nebija nekādas, bija vienā brīdī tikai, kur bija sēlis bīskapī, vai ne, tur kaut kāda Livonija, tāda zeme vispār nebija. Bija jau sēlija iespēja izveidot novadu reformas laikā, bet nevarēja vienoties, tas jau arī liecina bet redzi, par zināmu spēju. Tu pateici precīzi, jā. Zini, kāpēc nevar vienoties? Tāpēc, ka nevarēja atrast nevienu sakarīgu pilsētu, kas būtu, vismaz tādu jaudu kā Liepāja vai no Rostu, vai tā kā Jelgava ar virkni rūpniecības uzņēmumu, jā. Un, protams, ka teiksim, tās pilsētiņas, kas tur mums ir, Ilūkste vai kaut kas, un Jēkabpils tas tā kā malā vairs īsti nederētu, jā. Liela daļa ir Latgalē jau būtībā iekšā Krustpils. Tā reforma jau arī, viņa nav veiksmīga, viņa varēja būt apriņķi un vajadzēja saglabāt, kāpēc? Piemēram, Šveicē 2700 pašvaldības, un ja ir 12 kantoni, katrai ir valdība un katrai parlaments. Tas netraucē, jā. Ja es pats esmu no Piebalgas, un tad, kad izveidoja novadu, jau iztaisīja, mums bija 400 pagasti, mums teritorija 2 lielākā Šveicē, viņiem 2700 pagasti, kāda problēma būtu bijusi. Bet tev bija saikne, jā. Labi, viņi bija pamaz, tur cilvēki aizgāja. Bet novadi, tas bija 4 pagasti, jau bija maksimālā robeža, lai tu zinātu, kas tev 25 km attālumā ir, bet tagad piedod, ka tev iztais to novadu tādu, jā, ka tev 50 km, piemēram, no novada robežu līdz centram, un tad uz otru pusi vēl tur starp Valmieru un vēl kaut kā 20 Mārsnē. Kurš tur vairs zina Vestpiebalgā, kurš, piemēram, pazīst, kas dzīvo Mārsnēnos, ko tu tur var izveidot, jā. Tur nav nekāda vairs saikne starp to novadu domi, kur ir vai mazos tur 7 vai 9 vai 12, cik katrā, jā. Un te tev ir arī atbildu šo jautājumu, tas nedarbojas. Vai kādu padomnieku vēl prezidentam, kurš šo atšķetinātu? Jā, tāpēc saku, latviešiem pati, tā ir gan laba, gan slikta, bet atkal, ja mēs skatāmies,
Es domāju, ka ir arī viena lieta, ko mēs neņemam vērā. Var viņu saukt par genofondu, vai tas varbūt tagad nav, teiksim, tur piesien, ka tas tur it kā rasu mācība, bezmaz mēs gribam atjaunot vai kaut ko. Bet es pateikšu vienu piemēru. Vācija bija pilnībā noslaucīta, salīdzinot ar Latviju no zemes virsmas. Naudas reforma 48. gadā ievieš marku, 55. gada ekonomiskais brīnums, kas liecina par ekonomisko brīnumu. Ik pa 2 gadi paliek lielāks mašīnas, cilvēku vairs mazās nepērk, 55. gadā sāk tirgot S-klases Mercedes jau ir rīktīgi atjaunojusies. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki jau bija tie paši. Tev izlaida no cietuma Krupu, visi tur Porsche taču, visi, kas tur ražoja, vai ne, tankus, un godīgi neražoja tur tos kara laikos, tur kaut kāds visur gājais Wehrmachtam, un visi tur Boši un Siemens, un kas tur bija nodarbinājuši kaut kādās, bet viņi bija ģeniāli menedžeri, viņus izlaiž ārā, un tu 7 gados uztaisi ekonomisko brīnumu. Latvija, es te paņēmu, es to redzēju šito te 4. māja to grāmatiņu. Šķiet, ka neesmu. Teiksim, ne Lietuva, ne Igauni tehnoloģiski nevarēja vispār mēroties 38. 39. gadā ar Latviju. Kāpēc? Lietuva jau bija agrāra valsts vispār to. 7 lampiņu radio Parīs izstāde Telefunkens un Siemens 2. vietā, mums zelta medaļas, Vefs, Minox fotoaparāti, protams. Fords Vairoks, Minoxi, lidmašīnas, VFS 12 iznīcinātāji, kurus Briti iepirka labākie divvietīgie mācību treniņu iznīcinātāji. Un F-16 tur 4 uzbūvēja, kurus Krievi aizveda, bet vācieši vienu dabūja un secināja, ka viņš ir tik vērtīgs un dārgs, ka viņi pat nevar frontē laist, bet viņu lietoja kā armijas inspektori braukāja viņu, un bija pieņemts lēmums būvēt avio rūpnīcu lielāko Ziemeļa Eiropā, Mums ar sābiem mēs varētu konkurēt tur ar tiem Gripeniem. Tagad mēs maksājam tur kaut kādiem rumāņiem, kas tur brauc ar veciem migiem vai ne, mūsu gaisa patrulē. Labi, tur paldies tur itāļiem, kas tur laika pa labi, bet tur jau brauc viss, kas ir, kuriem ir tā aviācija tagad NATO. Ir maiņas, Pa ko mums starp citu jāmaksā? Mums jau jāpērk viņam gan degvielu, gan kas tur ir bezjēgā to degvielu. Kur tad ir mūsu tie visi poligoni? Bet kāpēc es to visu stāstu? Mums bija tas, ko mēs te spriedām jau ar Edvardu par to, ka elite ir likvidēta. Elite ir sociāls slānis. Tā nav 2 bokseri, 3 influenceri un veci kinozvaigzne. Vai spekulants, kas tur kaut ko tur lēti nopirts Krieviem, dārgi pārdevis. Tātad tā ir sociāla šķira. Un tā kā mūsu mužniecība nebija, kas arī nevienam netraucē tur kaut kādi 5%, jo mums bija agrā reforma 52 latviešiem zem nacionalizē mužniekiem, starp citu, interesē, vai ne, bet mums bija, kā raksta Jakobsons, cik 2000 mužnieku. Dzims mužnieki, Nē, izdienas, lielākā daļā mums bija virsnieki. Aptuveni 2000. Dzims bija tur gros, bija dzims mužnieki. Pats Andrejs Pumpurs, piemēram. Tad vai vajadzēja to likvidēt? Es nezinu, ja Briti nelikvidē, vai Zviedri nelikvidē, vai Dāņi, varbūt, ka vajadzēja saglabāt kaut kādu tādu. Mēs jau tikko minējām panākumus, kas bija pēc šī, tad Vefs, Irbīts un tā. Stāsts, man liekas, mēs redzam latviešu panākumus trimdā, kur tā elita daļa pārvācās un izvirzās kā viena no etniski veiksmīgākajām grupām Amerikā. Tagad sāc, hologrāfijas izgudrotājs, vai paņem mūsu pašu to aviokonstruktoru Irbīti, viņam Kanādā zelta medaļa, paskaties, pie kā mēs jau skolās par to nemācam, bet ir Latvijas institūta tas, kā viņam bija tas vārds, kurš tur rediģēja, sāk Andersons, bet pēc tam to pēdējo 5. sēju, man viņš ir bļodnieks Amerikā, Tur ir visi iekšā, piemēram, tas pats Irbīte, viņš jau dabūja Kanādas zelta medaļu, teiksim, vertikāli. Kanādiešiem viņš uzkonstatē iznīcinātāji, kas vertikāli paceļās, tur vesela rinda kaut kāda sasnieguma. Un tur, ka, piemēram, ieiet NASA sadaļā, negribu teikt, ka tur, pēc Brauna, von Brauna, tur katrs 5. gandrīz ir latviets. Tie visi tie, kas vai jau studēja, Latvijas universitātē, teiksim, mehāniku,
Vai arī bija kaut kādi vidusskolu beiguši, kuri, teiksim, papildinājās rietumos. Bet vienā teikumā par to pabeigsim, par to ģenetikas pateikšu. Mums bija, piemēram, rēderējs, nesalīdzinām lielāks, kā Igauniem lietušiem graudu, tie kuģi rēderējs. Viņš arī to Krišāns Valdemārs Ledlaus uzbūvēja. Viņiem bija projekti, milzīgi attīstīt. Tad piedod man, kāpēc Norvēģiem pieder visi tie kruīzi kuģi, tas ir Norvēģi ģimenes vecās. Viņi visi bija mazāki 30. gados pa latviešu rēderiem, bet mantoja bērni, viņi netika likvidēti, Un zēni brauc, cik maksā tāds tur 500 miljārdu viens tāds kruīzi kuģis, ko tur Somi būvē. Tie Miami visi, kur tie mēneši, tur, tie reisi dažādi, tie dārgi, tie visi Norvēģi, mazie Norvēģi. Un visi šie cilvēki tika likvidēti, diemžēl. Vai aizbrauc uz ārzemēm, kā tu pareizi pateici. Un, protams, ja tev aizbrauc 60,000 vācbaltiešu, no kuriem ne jau tie bija mužnieki, tie bija inženieri, ļoti daudzi. Ļoti dažādi cilvēki tur bija. Konstruktori, kaut vai tas pats Minoks izgudrotais un tā tālāk. Un tev vieta atbrauc 600,000 Pleskavas kolhoznieku. Un arī lauksaimniecība. 19. gadsimtā Vidzemes, jeb tad viņi sauca Līvlandē, lauksaimniecība bija labāk nostādīta kā Rietuma Eiropā. Jo tie vācieši, kas atbrauca teiksim, to jau paši vācbaltieši raksta, kuriem muižās, piemēram, tur nomirst, vai arī pa līniju nav neviena mantinieku, viņi paņem no Vācijas tur kaut kādu radinieku, kurš tad atbrauc uz Latviju, sāk saimniekot. Viņiem neiet tās lietas Vācijā. Ja viņš sāka tām metodēm, viņiem bija daudz zemākā līmenī tas viss. Un kāpēc? Tāpēc, ka mums bija Tehniskajā universitātē, kas agrāk saucās Rīgas Politehniskais institūts, tur izveidoja lauksaimniecības fakultāti, bet pamatā bija tērbatā, teiksim, tur. Tātad jau no 19. gadsimta bija meškopība, sugas zirgu audzēšana, viss šīs tās tradīcijas. Sāks rusifikācija, tev visi viņi aizbrauc prom, vai ne? Un pēc kara tev ieliek pārtorgus kaut kādi kolhoz, kur kaut kāds vēl tēvis kar varonis, vai ne, kurš tur klases parasti 3 vai 4 dzer nepārtraukti. Bet viņi bija meistari piesiet govis, tā kā ziemā parasta labības, to barības apļāva līdz kaut kādam janvārim, februārim, martā sākās saules, un tad parasti bija apēsts viss, Un tad ņēma plēsa, teiksim, kaut kādus salmus, Krievijā, Latvijā jau salmu jumtu nebija. Un tad sēja striķiem, lai viņi, kā viņi nokrītā gatavs, bet tad tiem striķiem viņi karājās, viņi tās kājas netur, vai ne? Interesanti palasīt tās avijas vecās. Tad jau sanāk, ka mēs tagad šī sarunas gaitā esam identificējuši jaunu Latvijas veiksmes stāsta atjaunošanas uzdevumu, proti izveidot jaunu elīti, un varbūt to mēs varam izvirzīt par jaunās nacionālistu paudzes kaut kādu uzdevumu. Ļoti precīzi, un tikai 2 daļas. Principā mēs pirmo daļu varam nosaukt par brīnumu, ka vispār gudri cilvēki parādās. Un kāpēc situācija nav tik bezcerīga? Piemēram, mēs sakām, Latvija neiekļūst tur augstskolas kaut kādā 1. 500. Programmēšanas pasaules čempionāta augstskolām. Tad es tagad neatceros tā komanda vai no tehniskās vai no universitātes, kur viņi brauc programmēšana. Kas ir Massachusetts Tehnoloģiskais institūts, kas vienmēr ir 1. 10. Viņš visās reizēs paliek aiz Latvijas tajās sacensībās studentiem. Tātad vai tu te mācies pa mazu naudu, vai tu dabūji valsts to, par labām sekmēm. Vai tu brauc Massachusetts to institūtu, kur tev pa gadu jāmācās pa semestri, tur kaut kāds $7,000 semestrī. Tā kāda jēga tērēt naudu, ja tu vari. Es nezinu, vai tas Bārdiņš vēl tur mācās matemātiku Latvijas universitātē, bet parādās cilvēki, kas smagi pārāk ir par veselu rindu augstskolām, Tikai mēs nemākam reklamēt, bet protams, ka varēja tādai valstī kā Latvija, kura no 20. gada līdz 36, 37, 15-16 gadi, daudz smagākas situācijas pēc izstrādes rūpniecība, ja mēs par tehnoloģiju runājam, apzinā Somus, ne pēc kopēja IKP, bet tieši rūpniecībā, pēc izstrādes uz vienu strādnieku apzina Austriju, Itāliju, Somiju, Minoksi, visi šitie lidmašīnas, kas sasaist kopā, ko ražoja. Ko tas nozīmē? Un uzcēla bez Eiropas grantiem savienības un bez starptautiskā valūtas fonda,
un bez Pasaules bankas aizdevumiem bezjēdzīgajiem, varēja vienlaicīgi uzbūvēt Eiropā modernāko cementu un šīferu kombinātu, tajā brīdī modernāko spēkstaciju ar zviedru turbīnām, kuram bija vislielākais jaudas koeficients, paralēli. Katru gadu tur 10 skolas uzbūvēja, sāka ražot automobīļus, plus minoks, pie kam nebūtu sācies 39. gadā karš, amerikāņi pasūties, izlasīja kaut kādus 100,000. Un par ko vēl neraksta, tas man liekas, bija tā enciklopēdijā, ka 39. gadā valdība parakstīja līgumu ar Fordsonu par traktoru ražošanu Liepājas karostā. Tagad es aizietu dzelzceļa muzejā, lokomotīvs izrādās Liepājas tajā. Karostas viņš saucās, nevis kā muzejs, karostas darbnīcas. Viņi jau 37. 38. gadu lokomotīvs būvēja Latvijas vajadzībām, jā. Tātad tev bija vajadzīgi, un kāpēc viņi to varēja sākt, un kā VEFs radās? Tev vajadzēja sākt ar 4 smalkmehāniķiem, un grāmatvedi tur sākās tās darbnīcas, jā, armijas, un tā viņš pārauga VEFā. Restīvi, tad cilvēks, kas smalkmehāniķis, viņš varēja izvirpot jebkuru detaļu, viņš varēja tur motociklu vienu eksemplāru uztaisīt, kā parauga, jā. Un ja tu šos cilvēkus likvidē, kādā veidā tu kaut ko tur un tagad ir 30 gadi, jā, pagājuši. Un mēs esam godpilnajā, nevis pēdējā, bet arī ne priekšpēdējā. Aiz mums vēl 2 valsts ir, vai ne? Rumānija mūs apzina, ja, tā tagad, par cik viņai sava naudu, viņa nav iestājusies, teiksim, Eirozonā. Tad tur visas autobūvas firmas tagad būvē Rumānijā, vai ne? Mums tas loģistikas centrs, kā saka, tils starp austrumu un rietumiem, diemžēl pajuka, ko te bija diviši tie Lučānski un Talanti jau var būt dažādi, bet tie talanti saskarās ar nenormālu birokrātiju, smacējošu, kas man šķiet tikai aug un aug. Bet jautājums ir cilvēkos. Tev var nopostīt māju, ja neesi muļķis, tu māju var 2 gados uzbūvēt. Tas nekas izskatās briesmīgi, ja tur bildes sabrukuši Vācijā. Viņiem tur vajadzēja, viņi novāca drupas tur dažos mēnešos, un pēc gada viņiem, ja tur bija, tāpat kā Japāna. Pirmie 2 stāvi uzbūvēti. Atcerēsimies, ka kinoteātris Splendid Palace no pamata ielikšanas līdz skulptūram griestu apgleznošanai viņai vajadzēja 10 mēneši. Jā, tas bija 20. gados uzcēl. 2 uzcēl, vienu Tallinā, vienu Rīgā šādas te. Cita kaluma cilvēkiem. Jā. Bija ļoti interesanti saruna. Vienu teikumu vēl, droši. Ko jauniešiem vajag. Tā kā novēlējums. Jā, novēlējums jauniešiem. Ļoti labi. Nacionālajai apvienībai tas varbūt nav pa spēkam, bet es domāju, ka jauniešu apvienībai vajadzētu izvērtēt atrašanos jēgu Eiropas Savienībā, jo nacionālisms un dalība Eiropas Savienībā nav savienojama absolūti. Tas nav mans tāds viedoklis, ko es būtu izdomājis kaut kur pats, bet, teiksim, skatoties, ko dara Somu partija, skatoties, ko dara demokrāti Zviedrijā, skatoties, ko dara Polijas valdība, un arī daudzkārt lamātā Ungārijas valdība, ja, kura jau nav, kaut kādā veidā ne pa Putinu viņiem galīgi tas nav interesanti, bet viņiem ir nacionāls intereses vienkārši viņi aizstāv. Ja. Tad ir jāsaprot, ka atrodoties Eiropas Savienībā, kura neatzīst vispār nacionāls valsts, bet tikai reģionus, un viss tas, ko viņi sludina, ja, tas ir pilnīgi pretējs tā ideoloģija, kāda ir jūsu jauniešu organizācijām. Tad ir jautājums, kā savienot. Mēs arī tagad Ukrainas kara kontekstā redzam, ka Eiropas vērtību centrs, smaguma centrs virzās vairāk austrumu virzienā, austrumu Eiropas virzienā. Tādēļ tas, ko es domāju, perspektīvā ir vienkārši jādomā par jaunu reģionālu sadarbības formātu izveidošanas iespējamību. Tur respektīvi jābiedrojas, kā Kirsteina kungs jau minēja, ar Somiju. Varbūt ar Višegradas valstu bloku. Jā. Tu pats šodien paskatījies. Visu laiku jaunie progresīvi kā paukšana saka, bet mēs taču esam parakstījuši to vienu, bet mums taču ir direktīva, bet mums taču ir pateikts, ka tā nedrīkst. Johaidi, es domāju, kas pat komunisti tā nerunāja. Tur tas īstenībā bija viens no jautājumiem, ko es gribēju pacelt. Sociālisms kā tāds. Nē, ne sociālisms, tas jau ir raksturs. Jaunieši kā absolūti konformisti. Un tas, man liekas, nav bijis 90. Fantastiska rāpošana uz Briseli. Varbūt nedaudz ilustratīvs piemērs. Man nesen sanāca pilnīgi spontāni iepazīšanās ar kādu jaunieti no Kanādas, nedaudz vecāks par mani.
interesantā kārtā arī konservatīvais, un tad viņš man tā nedaudz noskumi stāstīja, ka, bet klausies, jums te Eiropā, jums te bijis 2. pasaules karš, jūs Latvija bijusi okupēta. Tu zini, kas ir labs, kas ir slikts, ko nozīmē pareizi dzīvot. Mums Kanādā ir pilnīgākā labklājība. Par mums neviens pasaulē neliekas nezinis. Mēs dzīvojam savā rezervuārā, un jauniešiem nav nekādas tās dzīves vīzijas, un tādēļ viņi ir gatavi atbalstīt to politiķi, kurš vienkārši piesola legalizēt zālīti, piemēram. Es domāju, tā arī ir viena tāda no globāla mēroga rietumu sabiedrības problēmām. Mums nav tā draiva, kā to latviski pateikt, varbūt tāda ja iztrūks tās vēsturiskās perspektīvas jaunietim, kurš ir uzaudzis ekrānā, viņš domā, ka viņš dzīvo Amerikā, bet kaut kā tikai šeit ir attapies nejauši, tad jau tā tieksme būtu līdzīga. Palasiet tos, ko sarunājuši tā prezidenta kandidāta Pinto. Viņai vislabākais ir, ka vēlēšana tiesības no 16 gadiem. Kāpēc, jā? Pēc 20 gadiem jau cilvēkam grūti ir iestāstīt. Viņš sāk analizēt kaut ko, vai ne? Un ja tu gribi būt teoloģijas doktors, kā Grēta Thunberga, tev jāsāk skola bastot jau no 14 gadiem. un 16, un to jau Ķīnā pierādīja. Tad to var taisīt kultūras revolūciju, tev ir vēlēšana jau tiesības, tu jau ievēli, ja? Tā kā Hunvei bija Ķīnā, vai ne? Tev 16 gadi, tev zaļais kurs, tu jau mačeti un tad pa galvu, kas neatzīst, vai ne? Jā, vēlreiz liels paldies tev, Aleksandr. Bija ļoti interesanti, ļoti plašas tēmas. Mēs pieskārāmies, ko varam izvērst citreiz. Būs ļoti interesanti gan mūsu un Edvarda paudzē, gan arī citiem klausītājiem. Paldies klausītājiem. Ņemiet pa labi. Paldies, Aleksandr.